Lai slavēts Jēzus Kristus, klāt Katoļu baznīcas vēstneša jūlija 2. numurs. Mēs soļojam priecīgas tautas vidū. Intervija ar priesteri Žanu Paskālu Duluazī no Francijas, kurš šobrīd ir Parīzes egzorcists. Esi drosmīgs un dodies ceļā. Priesteri Ilmāra Tolstova aicinājums doties svētceļojumā un rast laiku pārdomām. Latvijā par Līvānu goda pilsoni kļuvis priesteris Juris Zarāns. Pasaulē Katoļu aprūpes namu Beļģijā soda par atteikšanos veikt eitanāziju. Pasaulē vecākajam priesterim, kurš kalpo Beļģijā, aprit 107. dzīves gadskārta. Savas dzīves laikā viņš ir nosvinējis 29 000 svētās mises. No Baltkrievijas ar mīlestību Aglonas bazilikas jautā kora Assumpta ceļojuma piezīmes. Pieredze. Svētceļojumā svarīgi doties ar nodomu, 5 cilvēku pārdomas par svētceļojumu nozīmīgumu. Liecība. Mēs ticam, ka tas ir forši. Intervija ar Zani Līcīti. Kā Zana saka, es gribu sekot, kur labais gans mani ved. Savā liecībā viņa stāsta par labā gana katehēzi un kalna skolu. Laikraksta pēdējā lapā pieejama informācija par pasaules jauniešu dienām Krakovā, kuras norit no 26. līdz 30. jūlijam. Sludinājumi. No 17. līdz 19. augustam Ražze rīko pirmo liturģiskās mūzikas vasaras akadēmiju, kuras īpašais viesis būs profesors Francis Karls Prasls. Lekcijas notiks Pils ielā 2 Rīgā. Sveicam priesteris jubilejās, lai jums svētīgs jūlija mēnesis. Uz tikšanos!